Sveiks, mīļās klausītājas! Ar jums kopā atkal ir raidieraksts Sirdsdraudzenes. Šeit ar jums ir Viktorija un mana brīnišķīgā viešņa Sabīne Grigorjeva. Sveika, Sabīne! Čau! Un šodien mums būs brīnišķīga iespēja dzirdēt Sabīnes stāstu un viņas gudrību, viņas atziņas. Un, man liekas, Sabīne, es ar tevi noteikti varētu runāt par visām pasaules tēmām. Bet centīsimies šoreiz iekļauties laikā. Un mēs ar Sabīnu iepazināmies pateicoties Martai Rogai, kur arī bijusi iepriekš viešņa raidierakstā, un varējām šovasar kalpot kopā meiteņu nometnē, ko Sabīna kopā ar Martu izveidoja. Pazīt sevi, pazīt tevi. Fantastiska nometne. Iesaku, noteikti arī esat redzējušas mūsu sociālajos tīklos, kā reklamējām šo nometni, tā kā nākamgad brauciet noteikti. Sabīna ir fantastiska, vadītāja un tik iedvesmojoša vispār sieviete kā tāda. Tā kā cik forši, ka mēs varam satikties kopā uz sarunu un nedaudz dziļāk iet tajā, ko Dievs viņai ir atklājis. Tā kā Sabīna, došu vārdu tev, pastāst nedaudz par to, kā tu vispār sastapi Jēzu, jo tas nenotika jau no pašas savas dzimšanas, tas notika kaut kad vēlāk. Jau tavs ievads man liek gribēt raudāt. Tu jau zini, mēs ar asarām neesam svešas. Acis slapjā vietā, kā mana mamma saka vienmēr. Jā, es brīnos, kāpēc es nepaņēmu salvets līdzi. Bet, es neuzaugu kristīgā ģimenē. Mana sastapšanās ar Jēzu, tāds pirmās ievada nodaļas manā grāmatā bija, kad svētdienas skolā es sāku iet apmēram 5 gadu vecumā. Bet tas pārtrūka, kad man bija 10 gadi. Un apmēram, tad, kad man bija 10 gadi, sākās tāds ritīgi lūziens manā ģimenē. Piedzima man mazā māsa, un mans tētis sāka ritīgi dzert. Un, es to saucu tā, ka man mamma vienkārši saika prātā, bet diagnoze viņai bija laikam, viņai ir bijusi depresija, un tur bija viss kaut kas traks, un visā tajā pa vidu starp dzerošu tēti un mammu, kur brīžiem neapzinās, kur viņi ir, bijām mēs ar māsu. Līdz 15 gadu vecumam tā arī tas notika, kad ik pa laikam mēs ar māsu bijām divatā, ilgāks vai īsāks posmus, un tad, es biju tā mammas vietā viņai, un tu jau vari iedomāties, kas notiek brīžos, kad tāds bērns pusaudzis ir viens, viņš vispār neapzinās ne to, kas viņš ir. Es nezināju pamatprasmes, kādas vajadzētu varbūt meitenei jaunai zināt, un, bija apkārt cilvēki, bet es biju viena, un tas viss novad līdz tam, ka kādā brīdī es apsvēru pašnāvību. Tas novad līdz tam, ka es biju vardarbīga pret savu māsu, jo es vienkārši nezināju, kā tikt ar viņu galā. Un, es biju tiešām nelaimīga līdz 15 gadu vecumam, un tajā visā laikā es sāku arī smēķēt, un sadraudzējos ar draugiem, un tad iepazinos, kas ir arī alkohols, viss, kas tam līdznāk. Un tad, kad man bija 15 gadi, tad es tāda nelaimes čupiņa ar savām melnajām drēbēm, un vienmēr es biju tāda, lai slikti, labi vai kā, bet es biju skaļa, ļoti, ļoti skaļa, un man vienmēr bija viedoklis par visu, un es aizgāju uz nometni Tallas kristīgajā skolā, un te pēkšņi ir vieta, kur man nav viedoklis, jo viņi runā par Dievu, viņi runā par mīlestību, viņi runā par, viņi vienkārši pilnīgi citādāk izturās, uz tevi nebļauj, nav negatīvisms tajā visā, nav tā depresija, un tu redzi kaut ko gaišu, kaut ko pilnīgi citu, un es ieraudzīju to, un es sapratu, ka es arī to gribu. Pirmkārt, es gribēju justies mīlēta, saprast, un es gribēju arī būt tas gaišais cilvēks, jo viss, kas no manis tajā laikā nāca ārā, bija tāds ritīgs dusmas, ritīgs naids, aizvainojums,
un es neko labi nevarēju iedot no sevis. Un tad vienu vakaru bija tāds teātrītis, kurā bija meitene parādīta, kur skrēja pēc piepildījuma. Viņa meklēja piepildījumu alkoholā, viņa meklēja piepildījumu čaļos. Viņa gribēja labi izskatīties. Viss tas, ko es biju darījusi. Un pašās beigās viņa nonāca pie tā, ka viņa ar ieroci pie galvas gribēja taisīt pašnāvību, un atnāca Jēzus un izglāba viņu. Un viņa pēc tam tālāk tā kā dejo ar Jēzu, un es sapratu to tajā brīdī, tur tais 15 gados sēžot, ka es arī to gribu. Un tajā vakarā es izdarīju izvēli, kur, manuprāt, es tajā brīdī vispār neapzinājos. Es apzinājos, bet neapzinājos, un Jēzus man izglāba tajā brīdī. Tiešā tekstā es varu reāli teikt, ka izglāba. Jā, jo no tā brīža visa mana dzīve sagriezās labā nozīmē kājām gaisā. Es atgriezos un man pazuda visi mani vecie draugi. Man pazuda tie mani kaitīgie ieradumi. Es sāku iepazīt Dievu, bija kāda kristiešu ģimene, kas uzņēmās atbildību par mani un mācekļoja mani, un viss man dzīve samainījās tik ļoti, ka tad, kad man bija, ja es nemaldos, 20 vai 21 gads, mans tētis, viņš beidz lietot alkoholu, viņš bija rehabilitācijas centrā, viņš tur atgriezās. Man mamma, viņa bija atvesaļojusies, viņa bija pilnīgi normāls cilvēks. Viņa arī atgriezās tieši tajā pašā nometnē, tieši tajā pašā skolā, tikai pēc gadiem man vecāki apprecējās. Tas bija ļoti garš stāsts. Tagad, kā tā ātri izstāstot, bet tas bija garš, mokošs, ļoti sāpīgi ir, kad kāds tavs mīļais ir sasirdzis ar alkoholismu. Varētu teikt, reāli tā, negribas teikt to vārdu, bet reāli tā hella, kā mēs gājām cauri, tas bija drausmas. Un viņš izmainījās no pilnīga briesmoņa reāli par cilvēku, kādu es gribētu kļūt kādu dienu. Viņi apprecējās. Mans tētis tagad nesā mūs visus uz rokām. Arī šodien, kad es to stāstīju, to liecību par šodien, arī tētis skrēja palīgā. Viss man dzīve sagriezās kājām gaisā. Es sāku mācīties. Es esmu pirmā no ģimenes, kas pabeidza universitāti. Un mūsu ģimene tagad ir kopā. Man māsa arī atgriezās. Un, ir daudz un daudz, ko es varētu stāstīt, bet vislielākās manas dzīves liecības ir reāli redzēt to bedri, kurā mēs bijām, un tur, kur Dievs mūs izveda, kā mēs tagad kā ģimene varam būt kopā, patiesi, un tiešām visādās šķautnēs, jo, viena no lietām, kas, piemēram, latviešu ģimenēm, ir nerunāt. Nerunā, visi izliekās, ka viss ir kārtībā, neviens neko neceļ augšā. Mūsu ģimene reāli ceļ augšā, visu runā un izrunā, iet dziļāk, un, Dievs ritīgi dziedina. Tā kā lieliem vilcieniem, tāds ir bijis tas mans atgriešanās stāsts. Wow, reāli, Sabīne. Paldies, ka padalījies. Tas ir, tiešām man aizkustinājumi. Paldies un slavu Dievam, vienkārši slavu Dievam tiešām, ko viņš dara, kā viņš dara lietas, kā viņš maina cilvēku dzīves. Un es tik ļoti jūtu līdzi, tām, kam tu esi gājis cauri, un tam milzīgiem priekam piedzīvot atgriešanās svētību. Un visai tavai ģimenei, koši cepuri nos Dievam tiešām. Tev arī tā kristīgā dzīve arī ir ļoti koši dalījies, kā tu esi bijusi Fusion, viena no tā kā veidotājām un arī vadījusi šo kalpošanu un nometnes, un tu strādā šobrīd jau 8 gadus, ja? Nepaga. Cik gadus tu strādā Tallas kristīgajā skolā? Šis ir otrais. Otrais gads. Es sajaucu ar tavu Liepājas piedzīvojumu. Bet tu šobrīd dzīvo Talsos, tu esi studējusi Liepājā pedagoģiju, un tik daudz visa kā, un tas ir tik brīnišķīgi tāda liecība, kā Dievs tevi ir vadījis. Un pastāst nedaudz par savas
identitātes meklējumiem tev kā jaunai sievietei, kā Dievs ir vadījis tevi tavā patiesajā identitātē? Nu, es ticu, ka katram no mums, kurš ir kopā ar Dievu rakstījis savu stāstu, tas ir bijis piedzīvojums. Nu, es varētu teikt, ka manējais ir bijis tāds karusels, kurā, ja mēs redzētu to ceļu uz priekšu, tad es nezinu, vai es teiktu, ka es gribu kāpt iekšā. Bet tas viss sākās jau ar to, ka esot tajā nometnē, es ieraudzīju to, ka mana vērtība slēpjas kaut kur citur. Nu, es visu laiku savā dzīvē esmu skatījusies uz sevi. Nu, tā kā domājusi par sevi, nu, jo es jau gribēju mainīties, es gribēju, ka man dzīve izskatās citādāk un tā, bet es visu laiku sastopos ar to, ka tas, uz kuru man jāskatās, meklējot savu identitāti, nevis es, bet Dievs. Un viens no vislielākajiem atklājumiem, jā, ir bijis tā fokusa maiņa. Noņemt no sevis iepazīšanas, lai iepazītu, kāds ir Dievs. Jo tiklīdz kā es esmu nomainījusi to fokusu un ieraudzījusi Dievu un kādu Dievs mani radīja un ko Dievs caur mani gribēja, ko Dievs vispār caur cilvēci, kāpēc es kā sieviete esmu īpaša. Un to visu Dieva plānu uzreiz pilnībā samainās tas veids, kādā tu redzi sevi tai spogulī, kādā tu dzirdi sevi ikdienā vai kādā tu pieņem sevi, jo, tas viss jau nav par to, vai ne? Es varbūt tā kā staigāju apkārt un tā, bet, savā runā man brīžiem grūti ielaist savā galvā, jo man liekas, es tik daudz ko domāju un gribas sakarīgi pateikt, bet, tas, pie kā es esmu nonākusi savus identitātes meklējumos, un kāpēc arī tā pa nometni, kur tu pirms tam pieminēji, bija tas, ka mūsu ikdiena, mūsu pasaule visu laiku liek virsū, kā tu jūties, kas ar tevi notiek, ko tu esi piedzīvojis, kāds ir tavas domas, bet tas, uz ko Dievs ved mūs, ir, ka tas stāsts un viņa valstība nav par mums. Tas ir par viņu, par to lielo plānu, par to, kā Dievs grib mīlēt katru vienu atsevišķi, un kā tas, ka mēs ieraugam viņu, pieņemam viņu, sākam dzīvot tā, kā viņš ir aicinājis, to viņa identitāti pieņemam, kā tas, tā kā izmaina visu to apkārtni, visu, kā mēs varam nest debesu valstību zemes virsū, un es daudz esmu piedzīvojusi to, savus identitātes meklējumus un kā es atrodu savu identitāti tajā, kā cilvēki ir pret mani izturējušies. Un, lai varētu saprast pareizi, paldies Dievam, Dievs man ir ļoti, ļoti svētījis ar kristīgiem cilvēkiem man apkārt. Jā, neviens nav ideāls. Manā dzīvē ir arī bijuši kristieši, un arī es noteikti kā dzīvē esmu bijis par klupšanas akmeni, bet Dievs manā dzīvē ielika brīnišķīgus draugus, un tas, kur es esmu ļoti daudz mācījusies Dieva mīlestību, ir man draudzene Lāsma, kur tu arī pazīsti, un kad es pārcēlos uz Liepāju, caur viņu es ieraudzīju to, ka Dievs ir neatlaidīgs un ka Dievs, ka viņš man mīl, jo man bija ļoti grūti noticēt tam. Zin kā, visu laiku mēs dzirdam visu kaut kur, Dievs tev mīl, Dievs tev mīl, Dievs tev mīl, bet es to mīlestību sapratu pavisam citādāk, un viena situācija, ko es atcerēšos vienmēr, mēs ar Lāsmu bijām viņas virtuvē, viņai bija flīžu grīda, man nokrita vāze, un viņa saplīsa, un es sarāvos no tā, ka es gaidīju, ka viņa tūlīt bļaus uz mani. Es biju pieradusi pie tādas reakcijas. Un pirmais, ko viņa izdarīja, viņa pieskrēja man klāt un prasīja, tev viss ir kārtībā, tu neesi sadūrusies,
panāc maliņā, tu nesabijies. Un tajā brīdī kopš tā brīža man ir iesēdies tas, ka tevi mīl, par tevi uztraucas. Un tas ir tas viena no svarīgākajām lietām, ko es esmu iemācījusies par savu identitāti, ir, ka mani mīl. Caur draugiem, arī caur Dievu vārdu lasot, jo, situācijas iet, mainās, cilvēki arī var kļūdīties, bet arī caur Dievu vārdu es esmu mācījusies to, ka Dievs man mīl, ka viņš ir klātesošs, ka viņš ir labs, un es pat nezinu, kā izskaidrot cilvēkam, kurš netic Dievam, kā man identitāte tajā ir balstījusies, jo ir grūti to paskaidrot. Es vienkārši brīžos, kad es saprotu, kad sāk ļodzīties kaut kas, kad es saprotu, ka sāk salīdzināties, vai ka es vairs nenoticu tam, ka es uz kaut ko esmu spējīga. Es reāli lasu Dieva vārdā, ko Dieva vārds saka par to, kāds ir viņš. Un tad uzreiz mainās tas skatījums. Un tā. Man patīk tas, kā Dievs lieto tās mazās, šķiet vienkārši ikdienišķās lietiņas mūsu dzīvēs, lai apliecinātu mums, ka viņš mūs mīl, vai nekā viņš lietoja lāsmu un šo vāzi, un tas mirklis ir bijis tev tik nozīmīgs, vai ne? Un ka viņš vienkārši apstiprina caur tādām mazām lietām mūsu ikdienā, ka viņam rūp, ka viņš redz. Tas ir brīnišķīgi tiešām. Un man gribētos, lai mēs katrajā pamanām arvien vairāk viņa to klātbūtni un viņa mīlestības, tā kā, viņš sūta ziedus un mīlestības āstules mums nepārtraukti, bet vai mēs esam kā sievietes, vai mēs viņus pamanām, vai mēs tikai gaidām tās vēstules un tos ziedus no cilvēkiem. Bet īstenībā jau Dievs mums visu laiku viņus sūta un apber, jā. Varbūt pastāst nedaudz par nometni, kā jūs nonācāt pie šādas brīnišķīgas idejas un kā Dievs ir lietojis šo kalpošanu, jā. Zini, manas dzīves moto ir šāds. Ir grūti, bet skaisti. Tā kā dzīve ir grūta, bet skaista. Un man liekas, ka es savā dzīvē pie viss skaistās nonākusi caur grūtībām, kas man liekas diezgan normāli. Bet jā, tātad kā mūsu nometne sākās? Es tev stāstīšu tā atklāti. Ko es tur izlikšos. Tas viss sākās ar to, ka es biju ļoti sāpināta. Man bija rītīgi salauzts sirds. Un es gribēju vietu un laiku, kur es varētu kalpot bez atsevišķa cilvēka savā dzīvē. Un neslēpjot, tas bija puisis. Un kas vēl labāks var tapt, kur nav puiši, ir meiteņu nometne. Bet, tas tāds tikai sākumiņš. Vispār tas bija tā, ka tas bija vairāk gadu garumā, kur Dievs runāja uz manu sirdi, ka ir vajadzīga meiteņu nometne. Caur to, ko es pat biju piedzīvojusi savos pusauģu gados, ka nebija tāda vieta, kur tā kā vecākas māsas pamācīt jaunākas māsas. Un kaut vai par vienkāršām lietām, par higiēnu, par ēst gatavošanu, par attiecībām vai par to, kā izturēties vai kā atbildēt. Un tad redzot to, kas notika, kamēr tu jau pieminēji, ka es kalpoju Liepājā Fusionā, un redzot tur meitenes un dzirdot viņas stāstus un saprotot, ka brīžiem viņas pat nesaprot, pārastas lietas, ka tas puisis tev tās durvis neatvēra, jo tu viņam patīc, bet viņš vienkārši atvēr tās durvis, jo viņš vienkārši ir pieklājīgs vai, vienalga savstarpējās attiecības, ka mēs draugu čatus nerādam citiem to, ko tev kāds ir uzticējis. Tādas lietas, viss kaut kas, ko meitenes bija uzticējušas. Un es nonācu pie tā, ka ir vajadzīga tāda vieta. Un
Es daudz biju piedzīvojis to, ka man bija attiecības ar vecākām draudzes māsām, kur es dzirdēju visādas gudrības, un man vienmēr likās, ka gribētos, kad ir tāda vieta, kur arī citas meitenes to var dzirdēt. Un tā visu laiku tādu pamudinājumu, un tad manā dzīvē ienāca Marta, un kādu dienu viņa saka vienkārši, aizējām uz kafiju, un tā, mēs sākam runāt, un viņa sāk runāt par meiteņu lietām, kā viņa redz, ka meitenēm ļoti vajadzīga ir, tā kā palīdzība un padomi, un vispār identitāte, visādas tēmas kopā, un viņa saka, man liekas, ka mums jārīko meiteņu nometni. Un es viņai saku, es burtiski pagājušā nedēļā Dievam teicu, es redzu, Dievs, ka tu man vedini uz to, ka ir vajadzīga meiteņu nometne, bet es to nedarīšu viena, tāpēc vai nu tu dod kādam citam, vai nu iedod man kādu cilvēku, ar ko kopā to darīt. Un viņi tādi nopietni. Un tad mēs sākām lūgt. Mēs lūdzām, kas būtu tās tēmas, kas būtu tie cilvēki, ko aicināt. Un tā tapa tā mūsu nometne. Un, Dievs ir rītīgi pagodinājās. Tas pirmais gads vienkārši likās, ka mēs vienkārši stāvam malā un skatāmies, kā Dievs organizē, vada un sakārto savu nometni. No tēmām līdz grafikam, no cilvēkiem, kuri atbrauca, runāja, vadīja, un pēc tam vienkārši dzirdot tos meiteņu stāstus un liecības, es saprotu to, ka tas nekādā variantā tās nebijām mēs. Tās reāli bija Dieva atbildes uz mūsu lūkšanām par to, ka Dievs mums liekas, Dievs, mēs zinām, ka tu mūs aicini, bet tā kā tu esi aicinātājs, tu savā vārdā saki, ka tu esi arī darītājs, tad lūdzu nāc un dari, jo mums pietrūka gudrība. Mēs zinājām, kas mums pašām ir bijis vajadzīgs, un tad mēs sapratām, mēs redzam, ka pēc vairākiem gadiem, kad mēs jau vairs neesam pusaudzes, joprojām meitenēm tas ir vajadzīgs, un vienkārši kā Dievs to viņām iedod. Un tur arī sākās, un beigās izrādās mums saka arī meitenes pēc 20 līdz 30, pār 30 līdz 40, ka ir vajadzīga vēl nometne, ka sievietes, kuras jau ir mammas un sievas, kuras arī grib tās tēmas dzirdēt, un man liekas, Dievs, es taču nevaru uzrīkot nometni sievietēm, kuras ir vecāks par mani, aicinu kādu citu. Un tad, Dievs tiešām strādā, un mēs redzam, šis otrais gads arī, kur tu biji, man liekas, ka tu jau arī varētu dalīties ar daudz piedzīvoto. Kaut vai tā, man nepatīk beigt balstīties sajūtās, bet kaut vai tā sajūta, esot tur, dzirdot, redzot un piedzīvojot arī to fizisko izaicinājumu un to iznākumu, tur var vienkārši caur visu, ko mēs piedzīvojam, redzēt to, kāds ir Dievs. Tieši tā. Tā ir tiešām brīnišķīga, fantastiska pieredze. Un man bija vislielākais prieks redzēt savu māsu, kurai 15, un viņa ir tik skaista, un viņa bieži vien to nemaz neapzinās. Viņai tiešām trūks, vai ne, ka viņai apkārt ir citas jaunas meitenes un sievietes, kuras pasmaida viņai un pasaka, ka viņa ir skaista, ka viņa ir vērtīga, un vienkārši viņai tā pieredze bija tik fantastiska. Un tas vienkārši man likās, wow, mēs vienkārši šeit katra meitene ir tik skaista. Un kā mēs vispār varam iet cauri dzīvē un visu laiku šaubīties par sevi, bet mēs neredzam sevi, mēs esam katra tik skaista, un kā mēs vispār varam salīdzināt vienu meiteni ar otru meiteni, kā mēs varam salīdzināt sevi ar kādu citu, ja mēs katra esam nav tādas kā mēs nevienas citas, un mēs esam tik fantastiski skaistas. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un es brīžiem arī saku, tad, kad es atvados no savām draudzenēm, viņām saku, kaut tu vienu dienu redzētu sevi tā, kā es tev redzu. Amen, tāds, jā. Tieši tā, wow. Bet esmu bezgalīgi pateicīga jums par šo brīnišķīgo kalpošanu, un vienkārši tas ir kaut kas fantastisks, un būt tur kopā ar šīm meitenēm, un tas bija vienkārši neaprakstām, tā kā noteikti iesaku
Noteikti iesaku braukt uz pazīt tevi nometni Jūrmalciemā. Tā kā jā. Tad jā, nākamais, ko es te gribēju prasīt par atziņām, jā, ko tu esi tās lielākās atziņas tavā ticības ceļā priekš sevi saņēmusi un ar ko tu gribētu padalīties ar mums? Jā. Pirmais, man nebūs nekas tāds, wow, tur citiem ir kaut kādas lielās tādas atklāsmes. Man ir reāli ikdienišķas lietas, bet kas manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgas un bez kurām nevar iztikt. Viena no atziņām, kur es esmu tā līdz kaulam satvērusi, ir tas, ka es neesmu viena. Man ir 28 gadi, un es neesmu precēta, un brīžiem tie meli, kas man uzmācās, ir, ka es esmu viena. Tikai tāpēc, ka es neesmu precēta, tikai tāpēc esmu viena. Un, man liekas, cik es esmu runājusi ar meitenēm, kuras vēl nav precētas, viņām ir pilnīgi tie paši meli, kas uzmācās. Tu esi viena, tas nozīmē, ka tu esi vientuļa, tas nozīmē, ka tu esi nevajadzīga un viss tālāk. Tas sākās pie tā. Arī 28, arī neesmu precēta. Wow, tu laikam esi dzirdējuši šos teikumus savā galvā. Jā. Un es ļoti spilgti atceros vienu reizi, kad es vēl dzīvoju Liepājā. Man bija tāds rīktīgi grūtais periods. Es gulēju savā gultā, un es rītīgi bļāvu uz Dievu. Es teicu, ja tu nenonāc tagad pie manis, vismaz lūdzu samīļo man vai kaut kā fiziski tā, lai es jūtu, ka es neesmu viena. Un man nebija nekāda klauvējiena pārtabis pie durvīm. Nē, ja es nenonācu lejā tajā brīdī, bet es nemāku izskaidrot to, bet man vienkārši bija sajūta, ka es tajā brīdī esmu tā kā, angliski tas vārds held. Tā kā es tieku turēta, es tajā brīdī, man bija sajūta, ka es esmu apņemta un ka es esmu samīļota. Un tā bija viena tāda situācija, bet vēl ir bijušas situācijas, kuras Dievam esmu teikusi, Dievs man nāk virsū tie mēli, es lasu tavā vārdā, ka tu saki, ka tu man neatstāsi un nepametīsi, bet vai tu man vari parādīt to, ka es neesmu viena? Un pēkšņi vienkārši randomā tev zvana draudzene, kur tev nav runājis kādu laiku, vai atnāk īziņa vienkārši no draudzenes. Es tikai gribēju, lai tu zini, ka es par tevi domāju. Vai, nezinu, tu satiec kādu, vai vienkārši manā darbā strādājot, mazās pirmklasnieces ienāk kabinetā un samīļo un pasaka, es tikai gribēju, lai tu zini, ka tu neesi viena. Vienkārši, ko? Tā, man liekas, ok. Tas ir bijis tāds, es esmu dzīvē Dievam prasījusi apstiprinājumus, un tie ir nākuši caur šādiem veidiem. Arī šodien viena no meitenēm no manas klases vienkārši, viņiem bija mājas darbs iepriecināt kādu, kas nav viņa vecāka vai labākais draugs. Viņi nāk pie manis, viņi man nes puķis un šokolādi. Viņi saka, skolotājs lūdzu Dievam, un es sapratu, ka es gribu iepriecināt jūs. Man liekas, nopietni. Tad viena atziņa ir, ka es neesmu viena. Otra, un kur es sev esmu pierakstījusi ar lieliem burtiem dzīvē, tā ir paklausība. Man liekas, ka paklausība ir atslēga uz durvīm, kuras bieži vien nevar atvērt ne ar ko citu, kā tikai ar paklausību. Un es to iemācījos BSMā, kamēr es biju, man bija brīnišķīgi mentori. Aleksandrs un Danuta. Viņi vienkārši tas, cik ļoti viņi cīnījās par manu spuraino raksturu, par manu spuraino personību. Un caur viņiem es iemācījos, cik ļoti daudz svētības Dievs var dot caur paklausību. Arī sākumā, kad viņi man to stāstīja, es pat dzīvu vienkārši esmu tāds cilvēks, kuram iekšēji par visu ir jautājumi vienmēr. Nekad nebūs vienkārši saruna, visam pretī būs tiešām jautājumi. Un kad viņi mums mācīja par paklausību un visu laiku uzsvēra to vārdu, bet tā maigi un mīļi, man vienmēr bija, bet es jau esmu paklausīga. Kādu vēl tur paklausību? Šeit jau ir jāizdara izvēle. Es taču nevaru paklausīt, ja kāds man ved melos. Vienmēr bija tāds ritīgs bunts pretī tam, ko viņi saka. Tad noslēgumā es sapratu, ko viņi domā ar to
es arī šajā brīdī savā dzīvē redzu to, cik ļoti daudz svētību Dievs dod, ja mēs paklausam. Vienkārši noliekam malā to savu ideoloģiju, to savu izdomāto kaut kādu scenāriju vai savu izdomāto teoloģiju, un mēs paklausam vienkārši tam, ko viņš saka savā vārdā. Un es arī lasīju 1. Jāņa vēstulē, un tur 2. nodaļā, man patīk angliski vairāk, kā ir teikts, jo tur ir uzreiz rakstīts, ka viņa vārdam latviski ir rakstīts, tur ir rakstīts viņa vārdus tur savā sirdī, bet angliski rakstīts, kas paklausa viņa vārdam. Un, ka Dieva mīlestība viņā var būt pilnīga, un tad tas man ritīgi iesēdās, ka tā kā, ja es paklausu Dieva vārdam, tad viņa mīlestība manī var būt pilnīga. Kas ir tas, ko Dievs mums ir aicinājis? Viņš mums ir aicinājis mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, mīlēt viņu. Un, ja es eju paklausībā, tad tā mīlestība manī ir pilnīga. Un, jā, paklausība ir bijis otrs otra lielā atziņa manā dzīvē. Un vēl kāda atziņa, kuru es sapratu BSMā, kamēr es mācījos. Īsumā daudz atziņas tur bija. Ja kāds domā, ko darīt ar savu dzīvi, iet mācīties uz Baltijas kalpošanas skolu Ozolniekos. Yes! Jo tur man bija šī sakārt reklāmiņa, neapmaksāta reklāma, bet jā, tur Dievs tiešām runā. Nav tā, ka tā ir viena vieta, kur Dievs runā, bet man tā bija vieta, kur es biju nolikusi gadu viņa un savām attiecībām. Un, un tur Dievs uz mani runāja. Mums bija mājas darbs, mums bija jāpēta Dieva vārdi, kādi Bībelē ir parādīti. Un man tika iedalīti 2 vārdi. Es nezinu, noteikti neizrunāšu pareizi, ja kāds no Izraēlas klausās, lūdzu nenosodiet man, ja? Bet man bija iedot 2 vārdi, Jehova Rafa un Jehova Džaira. Un mums bija jāizpēt, ko tie vārdi nozīmē. Un Jehova Rafa nozīmē Dievs dziedinātājs, jeb Dievs ārsts. Un kur šis vārds parādās tā kā pirmo reizi ir 2. Mūzus, kur Dievs attīrīja ūdeni. Tas ūdens bija sāļš, un kad Dieva tauta bija izgājusi no Ēģiptes, Dievs attīrīja ūdeni, un viņš tur teica, ka ja jūs klausīsiet tā kunga sava Dieva balsī un darīsiet, kas taisns viņa acīs, un ievērosiet viņa baušļus un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām esmu līdz nāk pār eģiptiešiem, jo es esmu tas kungs jūsu ārsts. Un es satvēru priekš sevis to, ka Dievs pasaka, es esmu tas kungs jūsu ārsts. Un tālāk es vēl tur pētīju, un es sapratu, ne tikai par veselību, bet arī par ūdeni, tātad par fiziskām lietām. Ne tikai, tas bija arī ne tikai tā kā dziedināšanas stāsts priekš manis, bet arī apsolījums, kur Dievs pasaka, ka tad viņš nedarīs to. Tas bija tas vārds, ko es satvēru, ka tā kā Dievs pats par sevi pasaka, esmu dziedinātājs ārsts. Un tad tas otrs vārds, kas man likās interesanti, Jehova Rafa, Jehova Džaira, piedod, ir Dievs gādātājs. Un tas parādījās stāstā, kur Ābrahams, kad Dievs viņam bija teicis, ka viņam ir jāiet upurēt savu dēlu, un beigās Dievs iedeva upuri, un tur Ābrahams Dievu nosauc tajā vārdā. Viņš saka, ka tu esi tas kungs, kurš gādā, tu esi kungs gādātājs. Un tas, ko es priekš sevis satveru, ka Ābrahams nosauca viņu tā. Iepriekšējā stāstā Dievs pats par sevi pateica. Un ne tas, ka tas mazinātu to, Dieva spēku, vai ne, ka viņš nebūtu gādātājs, bet tas,
kas mani īpaši uzrunāja. Tajā dzīves posmā bija vajadzīgs dzirdēt, ka Dievs ir mans ārsts, Dievs ir mans cietinātājs. Un, ja jūs klausītājiem, nav tā, ka es vispār tur nedzertu zāles vai ieiet galējībās, bet priekš manis tā ir pirmā vieta, kur es meklēju savu palīdzību. Pirms ārstiem, pirms padomiem, Dievs ir mans dziedinātājs. Viņš savā vārdā to ir pateicis. Viņš pats sevi tā nosauc. Tā ir vēl viena tāda lieta. Jā, es, kad to pētīju, man par to bija jāstāsta saviem kursbiedriem. Es jau, protams, neiztiku tur bez asarām un tā, bet, tas ir kaut kas, ko tu pats esi satvērs. Tas nav tāds, ko tu esi dzirdējis svētrunā vai ko atbrauc amerikāņi un tev pasaka, bet tas, ko tu pats esi izlasījis Dieva vārdā. Jā. 4. lieta. Man ir tāds vairāks, pie kurām es turos, ir, ka tev vienkārši ir jāpiedod. Tur nav izvēle. Tev vienkārši ir jāpiedod. Lai tu varētu iet uz priekšu, lai tu varētu dzīvot, lai tev nebūtu kaut kādi zirnekļa tīkli sirdī, kaut kādi mēzgli, kuriem tu ej cauri, lai tu nedzīvotu melos. Tev vienkārši jāizdara izvēle. Un tas var izklausīties kādam, kā tas ir vienkārši piedot. Es arī nezināju to. Un, kamēr es mācījos BSMā, man Dievs pirmo reizi uz mani runāja caur sapni. Es nosapņoju sapni, kur es dusmīgi aizgāju gulēt, jo man bija jābrauc kalpot cilvēkiem, kuriem es nebiju piedevusi. Un es aizgāju gulēt, un es sapņoju, ka es, man mamma un tētis, mēs kāpjam pa tādiem stāviem lielai ēkai, un mēs nonākam līdz pēdējiem stāvam, un tur ir nodedzis dēlis, bet tā kā pa viņu var iet, un tam dēlim ir jāpāriet pāri, lai ieiet pa nākamajām durvīm. Un man mamma tēti ieiet pa tām durvīm, viņi pāriet pāri, un es palieku, es aiztaisu acis, un es izliekos, ka es smiegājos pa tām durvīm. Un man mamma atnāk apakaļ, un viņa saka, tu nevari patiesi ieiet tajā mājā, ja tu neesi to patiesi izdarījusi. Tu nevari izlikties, ka tu esi iegājis, tev ir jāieiet. Es pamodos no rīta, un man istabiņas biedrene man saka, es viņai stāstu to sapnu, un viņas maida un saka, kas bija tas jautājums, kur tu gāji gulēt? Un es gāju gulēt ar jautājumu, vai es tiešām esmu piedevusi, un kā piedot. Un Dievs man parādīja, ka man patiesi ir jāieiet tajā, un ko es darīju, es vienkārši reāli gāju Dievu priekšā, un es teicu, Dievs, es nezinu, kā piedot, es nevaru piedot, man nav spēks piedot, viņi man ir darījuši to. Es vienkārši teicu Dievam, šī ir mana kulīte ar pāri darījumiem, ņem, es nezinu, ko ar to darīt. Un vienkārši viss tajā brīdī, kad es atdevu to Dievam, viss pēkšņi ir smagums nost no sirds, pēkšņi tu ieraugi lietas pilnīgi citādāk, pēkšņi vairs nav kurnēšana par kaut kādām lietām, viss kaut kas pazūd, un tu esi gatavs vienkārši braukt un mazgāt kājas tiem cilvēkiem. Tu esi gatavs kalpot fiziski, darīt lietas viņu vietā. Piedošana ir nereāli spēcīgs ierocis. Ja tu izvēlies atzīt, ka tev nav spēks, tu vairs nevar turēt to aizvainojumu, ka tu to vienkārši atdod un atlaid. Jā, tas ir pilni, tur ienaidniekam vairs nav ko darīt, ja tu esi izvēlējies piedot. Un viņš nāks atpakaļ, viņš atgādinās, bet tu pasaki, pagaid, tajā un tajā brīdī es atdevu to Dievam, ej runā, man advokāti nelien pie manis. Tieši tā. Tā. Un pēdējais, kas man kur es aicinu visus kalpot bērnu nometnēs un mācīties bībeles pantus, ko viņi mācās, bija par to, ka Dievs neredz tā, kā redz cilvēki, ka Dievs skatās uz sirdi. Un tas man bija ļoti svarīgi, jo ļoti ilgu laiku nevarēju iemīlēt savu fizisko tēlu, kā es izskatos. Un tad caur to, ka es iemīlēju to, kāda ir man sirds, to, kāda es esmu, kā Dievs man ir radījis, es arī iemīlēju to, kāda es fiziski esmu, savas acis, ausis, degunu, ķermeni, ja? Jo grūti.
Man liekas, ka mums sievietēm katrai ir, kur piekasīties. Mums katrai ir, kur ko redzēt. Un tad Dievs uzrunāja man un teica, es neskatos tā, kā redz cilvēku. Cilvēks redz to, kas parādās viņa acīm, bet es uzlūkoju sirdi. Un tas bija mans tas svarīgākais, ka Dievs redz man sirdi. Un tas ir tas, ko bieži vien arī manas draudzenes man atgādina, cik ļoti viņas mīl man sirdi, cik ļoti viņas redz to, kā Dievs ir mainījis to sirdi. Un, tā pēdējā atziņa ir, ka Dievs nav tāds, kāda ir cilvēki. Jo bieži vien arī mēs gribam vainot cilvēkus. Es esmu dzirdējis, cilvēks, kas saka, kā tas kristietis tā var, kā tad jau tas Dievs tur tāds ir, un kāpēc, lai es ticētu Dievam, ja tie, kas viņam seko, dara tā. Bet man gribas atgādināt, ka Dievs nav tāds, kāda ir cilvēki. Dievs, mēs kļūdamies, bet Dievs ir un paliek nemainīgs, Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, un mēs nezinām, kas notiek tādu cilvēku dzīvē, mēs nezinām, kādas cīņas viņam ir, un mums vienkārši ir jāredz tas, ka tas tieši tāds pats cilvēks, vienīgais, kas viņam dod cerību tajā dienā arī ir Dievs, un mēs nezinām tiešām, kāda cīņa viņam ir. Bet paklausība, tas, ka es neesmu viena, tas, ka Dievs ir mans ārsts, Dievs ir mans gādātājs, ka vienkārši ir jāņem un jāpiedod ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, tev jākrīt Dievu priekšā un jāpiedod ir. Un tas, ka Dievs neskatās mums tā kā cilvēki, un tas, ka Dievs nav tāds kā cilvēki. Tās ir manas lielās atziņas. Sabīne, paldies, ka dalies ar tik brīnišķīgām lietām tiešām. Es domāju, ka mēs noteikti tiksimies vēl, jo tavi gudrības dziļumi nav izsmeļami, manuprāt. Bet noslēgumā tas, ko es prasu mūsu viešņām, padoms citām meitenēm, jaunām sievietēm, kaut to būtu zinājis agrāk. Cik ilgs laiks man ir, lai atbildētu uz šo jautājumu? Pāris minūtītes, centīsimies. Piedod, man ar to laiku ir kār, bet es teikšu to pašu, ko es teicu meitenēm nometnē. Sargā savu sirdi, jo neviens cits nesargās to. Un tas nav tā, ka Dievs nesargā mūsu sirdi. Viņš sargā. Viņš mums dod mehānismus, ar kuriem sargāt. Un brīžiem arī es uzskatu, ka Dievs kā apsargs ir mums apkārt. Bet ir mūsu izvēles, kuras mūs ieved neceļos. Un tieši tāpēc, meitenes, sargājiet savu sirdi. Domājiet, ar ko jūs sarakstaties, domājiet, tieši pa puišiem runājot, domājiet, cik ilgi laiku jūs pavadat divatā, domājiet, ko jūs atklājat viņam, domājiet, kur jūs ielaižat viņu. Meitenes, sargājiet savu sirdi, jo beigās, pēc savas pieredzes un pēc tā, ko es esmu dzirdējusi no draudzenēm, beigās tāpat visvairāk sāp mums. Un Bībelē rakstīts, kas sargā savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Tu, mīļā, esi tā, kas dos dzīvību gan sev, gan saviem bērniem, gan savai ģimenei. Pat ja tu nebūsi mamma, tad tu dosi dzīvību apkārtējiem, saviem draugiem. Sargā savu sirdi. Domā, ko tu tur liec iekšā, kādas filmas tu skaties, kādas dziesmas tu klausies, kādus seriālus, ar ko tu pavadi laiku, domā gudri, jo tas, ko tu ieliks iekšā tavā sirsniņā, tas no turienes nāks ārā. Pildi savu sirdi ar liederīgo, pabaro viņu ar ūdeni. Es tur tagad metaforās aizēju, bet domā, ko tu laidi sevi iekšā. Domā, kuru cilvēku padomus tu klausies. Ja tu esi kristiete, tad neņem padomus par attiecībām no nekristīgiem cilvēkiem. Uzmanīgi, ar filtru sargā savu sirdi. Amen. Tā.
Es tikai tad varu nākošajā piekrist. raidījumā mēs varam vairāk. Jā, nākamreiz Jā. runāsim dziļāk par attiecībām un par puišiem un par visu to karsto, kas noteikti mums interesē arī, bet man liekas... Frontes līnijā. Frontes līnijā. Man šķiet, šī bija tiešām fantastiska saruna, un Dievs atkal kārtējo reizi ir man pārsteidz tiešām, tā kā es tev saku paldies, Sabīne, paldies, ka tu ļauj Dievam sevi lietot, un ka tu tiešām esi trauks, kurš var redzēt, ka ir pilns ar viņa mīlestību, un jā, ka tu seko patiesajam dzīvības avotam, kas ir Jēzus Kristus, un tas ir tik brīnišķīgi, un tu esi par liecību, par svētību tik daudzām no mums, man, un es domāju, ka arī simtiem, kas vēl klausīsies un dzirdēs tavu liecību un tavu gudrību. Tā kā, jā, paldies, ka klausījāties, mīļās, un tiekamies nākamajā reizē. Jā, paldies, tā!